Noslēgusies LD Florbola līgas spēle starp FBK Sāc un Kocēnu Rubeni. Kocēnu Rubeni bija pārāk šajā spēlē rezultātu 11-6. Pēcspēles komentāri no Kocēnu Rubenes florbolista Kristera Babra un FBK Sāc komandas galvenā trenera Mārtiņa Neilanda. Iesākām jau diezgan švaki, daudz individuālas darbības no mums. Spēlējām viņu spēli, ļāvām viņiem iet pretsprukumos un tālāk, bet tad jau trešajā periodā treneris Bikīt mūs, kā lai pasaka, sabužinājās, un tad jau aizgāja, saņēmāmies, varbūt nedaudz tiesneši palīdzēja, būšu godīgi, bet tāpat es teiktu, tāpat arī visas spēles garumā mēs bijām nedaudz labāk, tā kā es pelnīju uzvaru. Kaut kāds kotlets iekrīt, es nezinu, par retam jau kaut ko var iemest. Jāpiestrādā vairākums noteikti. Mums kontroli vairāk vajag, ko mums treneris laik saka, kad baigi sasteidzam visādus momentus, lēmumus. Bet ir sezonas sākums, tā kā pie tā piestrādāsim vēl sezonu vēl garu un gatavu play-offiem. Šodien bija dominants, šodien bija trešā perioda dominants. Pirmie divi periodi abas divas komandas rādīja salīdzinājumu līdzvērtīgu sniegumu, bet trešajā periodā Orlova sarkanā kartiņa, kad nenofiksēja sodu uz laukumu, viņam salauž nūju, viņš pārbaudot nūju, salūst tā nūjas soliņu, iedod sarkano kartiņu. Tas, kā redzējāt pašu spēlē, arī izšķīra to visu pārējo gaitu. Jā, tā kā, ja šādā sīvā spēlē, līdzīgi komandu spēlē, ir rezultāti izšķirošais brīdis, ir tiesnesis, kas izšķir, man ir grūti komentēt. Jo komandas abas divas līdzvērtīgi spēlēja pirmo un otro periodu. Trešajā periodā, tā, kad sākās šitādi interesanti noraidījumi, kaut kāds interesants apšaubāms svilps, man ir grūti komentēt rezultātu. Protams, rezultāts ir pārāk liels, jā, nedrīkstējām tik daudz salaist, bet tas trešais periods, tā nevienlīdzīgā spēle, 5-4, 5-3, 4-3, un tad pēc tam kaut kāds mistisks noraidījums Kocēniem arī, kur viņi izskatījās tā, kad mēģināja iedot kaut ko atpakaļ. Sāka tiesneši paši šūpoties vairāk nekā paši spēlētāji, un tad īsti nevarēja saprast, kā var spēlēt, kā nevar spēlēt. Pirmajos divos periodos ieliekot vadlīnijas, kā mēs spēlējam, trešajā periodā pēkšņi kaut ko izdomājot no jauna. Bet kopsumā, es domāju, abu komandu sniegums bija tāds vēl pavasarīgs, vasarīgs, nebija īsti līdz galam gatavs. Sezona ir tikai sākusies, ir ļoti daudz spēles vēl priekšā. Un cerams, skatītājus mēs vēl spēsim priecēt gan šeit mājās, gan arī izbraukumos. Paldies!